Edvards Francis Kuks, viņš ir IZM augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs un noteikti pastāstīs aktuālāko, kas šobrīd zinātnes un pētniecības politikā. Lūdzu, Edvards. Jā, liels paldies, Lienē. Tātad es īsi divās daļās pastāstīšu mazliet par aktualitātēm gan pētniecības politikā un varbūt arī mazliet par kaut kādu mūsu pētniecības statistiku, tādu lielo bildi. Tātad, kur mēs esam varbūt kopumā? Latvijas pētniecības finansējums kopumā ir 323 miljoni eiro 2023. gadā, jeb 0,83% no IKP. Šajā laikā pēdējos gados ir arī pieaudzis inovatīvo uzņēmumu, jeb uzņēmumu, kas iegulda pētniecībā un attīstībā īpatsvars no aptuveni 25 līdz 33%. Un cik tad kopumā mums ir pētnieku? Aptuveni 13,5 tūkstoši, jeb gandrīz 7,000 pētnieku pilnu laika ekvivalenti izteiksmē. Par šo man būs pat arī vēlāk atsevišķs slaids. Un kas ir mūsu tuvāko gadu izaicinājumi, jeb nospraustie mērķi? Ieguldījuma ziņā tie būtu 1,5% no IKP, tātad nedaudz mazāk nekā divreiz kā šobrīdējais finansējums. Cilvēku kapitāla ziņā aptuveni 1000 vairāk zinātnieku pilnu laika ekvivalentu izteiksmē. Starptautiskā konkurētspējā mūsu mērķis ir sasniegt vismaz 180 miljonus eiro piesaistītā finansējuma Apvārsnes Eiropa ietver programmā. Un šobrīd līdz 12. janvārim tie ir vismaz 105 miljoni eiro, tā kā iespējams šis mērķis ir ļoti sasniedzams. Un izcilības ziņā tas nozīmētu kļūt par pasaules mēroga zināšanu radītājiem, jeb konkrēti projektu izteiksmē, tas drīzāk nozīmē kļūt biežāk par koordinatoriem un tam līdzīgi. Skatoties uz to no pētniecības politikas prizmas, Zinātnes tehnoloģijas attīstības un inovāciju pamatnostādnes šim periodam līdz 2027. gadam izvirs divas pamatprioritātes - pētniecības izcilību un starptautisko sadarbību un inovācijas kapacitāti un pētniecības vērtību. Fundamentāla lieta šo pētījumu projektiem ir loma abās šajās pusēs. Sevišķi mēs domājam par gan pētniecības cilvēku kapitāla attīstību dažādās jomās. Šajā gadījumā aktuālās politiskās reformas ir gan jaunās akadēmiskās karjeras ietvers, gan jau īstenošanā esošais doktorantūras modelis. Bet arī, protams, tā ir jauno zinātnieku iesaist projektos. Un mēs redzam, ka FLPP ir viens no veidiem, kā tas ļoti aktīvi arī tiek veicināts. Tiek īstenotas arī dažādas iniciatīvas pētniecības infrastruktūras attīstībai, tā skaitā RIS3 centra programma, atbalsts ESFRI-ERIC aktivitātēm, un viena no mūsu starptautiskajām prioritātēm, protams, ir pilnvērtīga dalība Apvārsnes Eiropa, tā skaitā arī starptautiska pētnieku piesaiste. Virkni lietu jau ir paveiktas, tā skaitā pārējais jaunā bāzes finansējuma modeli 2022. gadā. Dažādas arī monitoringa analītikas kapacitātes stiprināšanas aktivitātes jau ir veiktas. Un attiecībā uz inovāciju kapacitāti un pētniecības vērtību ir aktivitātes arī digitālā transformācijā, kas vēl, šī aktivitāte vēl ir ceļā uz ministru kabinetu, bet tātad ir EOSK aktivitāte, ir arī atbalsts, kas ir šī dalība Eiropas atvērtās zinātnes mākonī. Ir arī virkne aktivitāšu sadarbības ar privāto sektoru un publisko sektoru veicināšanai, bet tas gan vairāk ir citu programmu fokusā, gan praktiski ievirzes pētījumos, gan valsts pētījumu programmās. Tomēr arī šeit noteikti sava loma ir FLPPP. Ja mēs domājam par galvenajiem stimuliem pētniecības programmās, tad viennozīmīgi mēs skatāmies uz zinātniskā darba efektivitāti, gan zinātnisko rezultātu ziņā, gan sabiedriskās ietekmes ziņā. Un, protams, daļu no konkurētspējas mēs skatāmies, kā valsts projekti tad vēlāk attīstās starptautiskos projektos, kāda ir iesaiste pēc tam pētniekiem starptautiskos konsorcijos, un arī šim mums ir saistīts atbalsta aktivitātes. Bet kopumā pārējot uz statistikas daļu, ja mēs skatāmies uz valsts ieguldījumiem pētniecībā, tātad no pirmā slaida, mēs esam nedaudz virs trešdaļas Eiropas Savienības vidējā rādītāja, kas
nozīmē, ka mēs esam faktiski 5. vietā no beigām Eiropas Savienībā pēc valsts kopiem ieguldījumiem pētniecībā. Jāsaka, ka pirms vēl dažiem gadiem tā bija 3. vieta no beigām, tā kā var teikt, ka zināms progress ir. Un nākamā slaidā es rādīšu ir par valsts budžeta ieguldījumiem, taču kopsumā valsts budžeta ieguldījumi veido gandrīz 40% Latvijas kopējā pētniecības un attīstības darba. Nedaudz mazāk, ap 36% ir privātā sektora ieguldījumi, un aptuveni ceturdaļu veido starptautisku līdzekļu, tostarp arī Eiropas fondi. Jā, šeit ir detalizētāk tieši par valsts budžeta ieguldījumiem. Varam redzēt, ka Lietuva arī ir pēdējos gados būtiski kāpinājis valsts budžeta ieguldījumus, un var teikt, ka Igaunija ir starp līderiem Eiropas Savienībā, pat virs Eiropas Savienības vidējā. Tāpat arī mazliet detalizētāk no pirmā slaida par pētniecības un attīstības personālu kā daļu no kopējā darba spēka. Šeit mēs varam teikt, ka kaut arī mums ir vēl noteikti zināms ceļš ejams līdz mērķim 8000 pētnieku plē, tomēr progress pēdējos gados ir, un es domāju, ka viennozīmīgi jaunais doktorantūras modelis un arī atbalsta aktivitātes, kas tiek īstenotas, mēs redzam, ka tām ir būtiska atdeve. Tāpēc redzam arī FLPP kā daļu no šīs bildes, kas dod iespējas arī jauniem pētniekiem iesaistīties pētniecības projektos. Ja mēs skatāmies uz pētniecības izcilību, kur arī ir būtiski FLPP loma, mēs redzam, ka pēdējos 10 gados ir liels izrāviens zinātnisko publikāciju prestižā, jeb kādas kvartāla žurnālos mūsu pētnieks spēja publicēties, un tas ir noticis arī vienlaicīgi ar būtisku pieaugumu publikāciju skaitā. Un pieaugums FLPP projektu, īstenot FLPP projektu skaitā arī mēs redzam, ka ir ļoti kvalitatīvi nodevumi, kas veido arī daļu no šīm publikācijām. Ja mēs skatāmies uz starptautisko sadarbību, interesanti, ka tā ir sākusi stabilizēties ap šiem 50%, bet pirmkārt pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugusi dalība dažādos starptautiskos konsorcijos. Viens no nesenākajiem, kas ir jau pirms vairāk kā gada, gan ir Eiropas molekulārās bioloģijas laboratorija, bet tā, protams, ir dalība arī Apvārsnes Eiropa un nacionāla atbalsta aktivitātes. Bet tas ir likumsakarīgi Latvijai, tāpēc, ka kā salīdzinoši maza valsts, mēs diezgan neizbēgami pētniecība ir starptautiska, līdz ar to mēs ļoti bieži esam sadarbības partneri. Un mēs redzam arī, ka šis vidējais Eiropas Savienībā nepieaug vairs tik strauji, tā kā noteikti kaut kādi kopīgi faktori tur ir. Šis ir varbūt tā vizuālai uzskatāmībai mūsu starptautiskās kopublikācijas. Var redzēt, ka tas sadarbības tīkls lielākoties ir Eiropā. Tas ir cits arī Baltijas valstis. Protams, arī citur pasaulē tās ir gan lielās valstis, gan arī Latvijas vēsturiskās sadarbības valstis. Un pavisam īsi varbūt par to veikto zinātnisko darbu nozarēs kopumā. Šis ir izvilkums no Zinātnisko institūciju gada pārskatiem. Tātad tas neatspoguļo, teiksim, veikto darbu privātajā sektorā, bet, ja mēs skatāmies zinātnes nozaru grupu griezumā, tad tas sadalījums ir diezgan līdzīgs tam, kāds ir fundamentāli lietušķo pētījumu projektu, atbalstīto projektu sadalījums pagājušajā gadā. Tātad aptuveni ceturdaļu veido dabas zinātnes, nedaudz lielāku daļu veido inženieru zinātnes kopējā ainā. Un tad, attiecīgi, medicīnas veselības zinātnes, lauksaimniecības un veterinārās zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes. Un šeit var piebilst, ka, teiksim, ja mēs skatītos uz valsts pētījumu programmām, tad tā aina ir mazliet citādi, jo tur izteikti lielāka loma ir humanitārajām un mākslas zinātnēm. Tas ir arī viss no manis īsam ieskatam. Ja ir vēl kādi jautājumi vai varbūt kaut kas, ko es prezentēju par ātri vai neskaidri, šis varētu būt tas īstais brīdis, bet ja nē, tad es noteikti došu vārdu nākamajam. Paldies, Edvard. Pagaidām jautājumu nav, un kā jau minēju, mēs arī prezentāciju ievietosim pie informācijas par šo semināru, tā kā tad attiecīgi, ja pēc tam rodās kādi jautājumi, ar Edvardu noteikti arī var sazināties, viņa kontakta informācija ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.